Šobrīd Kuldīgas novada doma ir izstrādājusi saistošos noteikumus par mājas dzīvnieku turēšanu Kuldīgas novadā. Tie ir veidoti ņemot vērā dzīvnieku aizsardzības likumu un ministru kabineta noteikumus par mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtību un labturības prasībām mājas dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņu apmācībai. Vairāk lūdzām pastāstīt Kuldīgas novada pašvaldības vides speciālistei Dacei Jansonei. Tika sagatavoti saistošie noteikumi, kuri tika apstiprināti 28. februāra Kuldīgas novada domas sēdē. Un tālāk, protams, viņi tiks nosūtīti vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā uz apstiprināšanu. Un tas noteikti prasīs mēnesi, līdz viņi stāsies spēkā. Iepriekš jau ir bijuši līdzīgi, bet tie vairs nav spēkā. Šie noteikumi noteiks mājas dzīvnieku, tātad suņu, kaķu un mājas istabas sesku turēšanas kārtību, klaņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtību, kā arī mājas dzīvnieku īpašnieku vai turētāju tiesības un pienākumus, tātad Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. Ir jāreģistrē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tātad suņiem ir jābūt čipētiem, tātad viņiem jābūt apzīmētiem ar mikroshēmu un reģistrētiem datu bāzē, lai tātad var noteikt saimnieku pazušanas gadījumā. Savukārt par kaķiem. Kaķi drīkst uzturēties ārpus iežogotās teritorijas brīvi, ja viņi ir kastrēti un iezīmēti. Vai tas ir čips, atklātā mikroshēma, vai arī aplikta kakla siksniņa ar īpašnieka kontaktiem. Ārpus norobežojušās teritorijas sunim bez pavadas aizliegts atrasties šādās pilsētas un ciemu zaļo zonu teritorijās. Izņemot gadījumus, ja šajās teritorijās notiek suņu izstāde vai suņu paraugu demonstrējumi. Un šīs teritorijas ir bērnu atpūtas un rotaļu laukumi, izglītības iestāžu teritorijas, daudzdzīvokļu māju pagalmi un parki, publiskiem dārzi un skvēri Kuldīgas pilsētā un ciemata teritorijā. Jebkurā sabiedriskā vietā dzīvnieku īpašniekam aiz saviem mājdzīvniekiem jāsavāc viņa atstātos ekskrementus. Kuldīgā ir arī kaķu kolonijas pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Un ir arī cilvēki, kas arī vēlas par viņiem rūpēties. Tad pašvaldība uzsāk programmu Noķer, sterilizē un atlaiž, kur iedzīvotāji, tātad mājas apsaimniekotāji ir aicināti ziņot par šiem kaķiem. Un savukārt pašvaldība ir noslēgusi līgumus ar veterinārijām privātpraksēm, kur tad tiks veikta šo kaķu sterilizācija ar pašvaldības līdzekļiem. Pēc tam atkal savukārt šie dzīvnieki nonāks atpakaļ tajā mītnes vietā. Kuldīgas novada pašvaldība sākusi īstenot klaiņojušu bezsaimnieku kaķu programmu Noķer, sterilizē, atlaid. Lai ziņotu par nepieciešamību sterilizēt šādus kaķus, jāziņo Kuldīgas novada pašvaldībā. Par klaiņojošiem kaķiem lūgums ziņot, sazināties ar Kuldīgas novadas pašvaldību vides speciālisti Dacei Jansonei, ziņot par dzīvnieku skaitu un to atrašanās vietu, lai mēs varētu organizēt tātad to dzīvnieku sterilizāciju. Par klaiņojošu bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai agresīvu dzīvnieku jāziņo mutiski vai rakstiski Kuldīgas novada pašvaldības policijai. Kura savukārt izvērtējot situāciju, tad ziņo tālāk dzīvnieku ķērājam, ar kuru ir Kuldīgas novada pašvaldībai noslēgts līgums. Personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības. Atkarībā no pārkāpuma smaguma var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods no 10 eiro līdz 350 eiro apmērā.
Saistošie noteikumi paredz arī to, ka dzīvnieku īpašniekam vai turētājam papildu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir pienākums arī nodrošināt iespēju Kuldīgas novada pašvaldības policijas amatpersonām veikt pārbaudi, vai mājas dzīvniekam ir ievietota mikroshēma un vai tas ir reģistrēts lauksaimniecības datu centrā. Šobrīd pašvaldības policisti dodas reidos, kuros pārbauda, vai mājas dzīvnieks ir reģistrēts. Viņi atzīst, lielākā daļa cilvēku savus dzīvniekus ir reģistrējuši. Mums katrai maiņai ir sava atbildības teritorija, par ko mēs reidu laikā pārvietojamies, piefiksējam kaut kādus pie mājām esošos suņus un ar mobilās aplikācijas palīdzību pārbaudam, vai suņi ir reģistrēti vai nē. Ja suņi nav reģistrēti, tad sazinamies ar īpašnieku un dodam mēnesi laiku, lai sunīti reģistrētu. Pārsvarā visi arī reģistrēti. Pagājušo maiņu mēs izbraukājām Laidu pagastu. Tur mums tā varbūt sagadījās, bet 80% no pārbaudītajiem sunīšiem bija visi reģistrēti. Katru nedēļu patruļu dienests brauc skatīties šīs adreses uz mājsaimniecībām. Arī uz pagastiem braucam. Vēl visi pagasti nav izbraukti, bet ir jau kāda pusīti jau būs izbraukti no pagastiem. Tātad patruļi piebrauc pie adreses, kur redzam, kur ir dzīvnieki. Un uzreiz caur lauksaimniecības datu centru mājaslapu pārbaudam. Ja tur ir viss kārtībā, tad ir ļoti apsveicami tas. Dzīvnieku īpašnieks ir veicis savu pienākumu. Ja nav, tad mēs vai caur pagastu pārvaldi, vai paši mēģinam noskaidrot un sazināties ar dzīvnieku īpašnieku. Dodam mēnesi laika, kad viņam ir šis suns jāreģistrē. Pirmie dati mums ir, un jāsaka tā, ka lielākā daļa suņu tomēr ir čipēti, bet ir, protams, arī dzīvnieku īpašnieki, kas to nav izdarījuši. Mēs esam devuši daudziem laiku. Ir cilvēki, kuri ir atzvanījuši, pēc tam nosaukuši šo numuru, un mēs pārbaudam, jā, paldies, esat izdarījuši labu darba pienākumu. Ir bijis, ka suņi ir iezīmēti, ja viņam ir šis implants iekšā, mikroimplants, tad viņš ir iezīmēts, nevis noreģistrēts. Jā, tādu gadījumu ir vairāk. Acīm redzot, nav vai šis praktizējušies veterinārārs, vai varbūt tās nav pats ievadījis šo, ja. To arī var izdarīt paši cilvēki, arī tātad šajā lauksaimniecības datu centra mājaslapā. Nav reģistrējuši, tad tikai atliek viņam reģistrēt, un tad jau tas ir pavisam jau, suns jau tā kā ir iezīmēts. Ļoti ir patīkami, ka Kuldīgā ir šīs cilvēki, kas ir aktīvi tieši, kas ziņo par kaķiem, kas palīdz, kas ir gatavi iesaistīties procesos, lai atgriež šos dzīvniekus vidē. Tā kā mēs kā pašvaldības policija noteikti esam tikai pozitīvi uz to tendēt, lai mēs būtu tikai sadarbība ar iedzīvotājiem. Mēs neesam galīgi par to, lai visu laiku tikai sodītu, bet mēs esam tieši uz to reģistrējiet, izdariet un dzīvosim tālāk.